tiešām ir pat diezgan, pat es teiktu, kuriozi, ja, tie stāsti, un viņš teica, tur, piemēram, kādā pašvaldībā bija ar roku vesta grāmatvedība, ja, bez grāmatvedības sistēmām, tādi tas Indriķa kronikas, Indriķa kronikas 21. gadsimtā turpinās. Esiet sveicināti, ir raidieraksta Šķiltava speciāla izlaidumā. Novada reforma šķiet kā skrējiens pakaļ no kalnu slīdošām ragaviņām, cenšoties ielēkt tajās un aizturēt prom no bīstamas kraujas. Tā žurnāls ir rakstīja 2019. gada nogalē, kad īpašā rakstu sērijā pētījām tolaik vēl tikai iecerēto reformu un dažādās Latvijas malās apciemojām gan panīkušākas, gan rosīgākas pašvaldības. Tagad ir pagājuši 5 gadi, kopš reforma ir ieviesta. Un Latvijas kartē 119 pašvaldību vietā ir 42. Kādi ir rezultāti? Vai no kalna slīdošās ragaviņas ir izdevies pavērst prom no bīstamās kraujas? To šodien apspriedīsim ar kolēģi Ievu Jakoni, kura šo jautājumu ir īpaši pētījusi, runājot gan ar reformas atbalstītājiem, gan kritiķiem. Sveika, Ieva! Sveika, Nelija! Jā, un šo sarunu vadīšu es, Nelija Ločmele, žurnāla ir galvenā redaktore. Nu ko, šķiļam! Lai gan novada reformai bija daudz kritiķu un pretinieku, vienlaikus tā bija neizbēgama, jo demogrāfijas tendences Latvijā ir nepielūdzamas. Iedzīvotāju kopskaits samazinās, vidējais vecums pieaug, bet administratīvais sloks ir pārāk liels ar vien sarūkošajiem strādājošu skaitam. Pirms reformas minimālais iedzīvotāju skaits novados bija noteikts tikai 4000, taču tolaik jau 3/3 daļa no pašvaldībām vairs neatbilda šai likuma prasībai, jo vienkārši cilvēku bija kļuvis mazāk. Pēc apvienošanās novadi ir lielāki, tomēr ir parādījušās citas blaknes. Tagad cilvēki sūdzās, ka pakalpojumi ir attālinājušies un viņi jūtas atsvešinājušies. Ieva, kāds ir tavs secinājums pēc sarunām ar pašvaldību pārstāvjiem? Cik daudz šajos vērtējumos ir emociju un tādas latviskas burkšķēšanas un kādi ir fakti? Novadi patiesi ir kļuvuši krietni lielāki. Patiesībā OECD Latvijas ekonomikas pārskatā norādīja, ka Latvijas pašvaldības tagad ir vismaz 6-kārt lielākas nekā OECD valstīs vidēji. Un vairāk pašvaldību vadītāji man intervijās norādīja, ka novadi tagad ir pārāk liela, ka viņi vairs nevar pāraudzīt šo teritoriju, viņi vairs nepazīst vietējos cilvēkus. Mazākās pašvaldībās, piemēram, iepriekš pašvaldības vadītājs ļoti lielu daļu iedzīvotāju vienkārši personīgi pazina, jo varēja viņus satikt. Un tas, protams, rada to sajūtu, ka cilvēki atsvešinās. Turklāt reformas rezultātā tika apvienots ļoti dažādas pašvaldības, un to es arī sadzirdēju vairāku pašvaldību vadītāju sarunās. Piemēram, tādas pašvaldības, kas iepriekš bija turīgākas vai izdarīgākas, bija piesaistījušas investīcijas un atjaunojušas vai skolas, piemēram, vai citu infrastruktūru. Un tās tagad ir apvienotas ar pašvaldībām, kas to nedarīja. Un tagad, lai to līmeni izlīdzinātu, tad tie resursi tiek veltīti, lai pielīdzinātu tās pašvaldības, kas to iepriekš nebija darījušas, un tas nozīmē automātiski tādu iepauzēšanu to iepriekš veiksmīgāko pašvaldību attīstībā. Un tur, protams, arī ir tādas cilvēku neapmierinātība ar šo, un tie pašvaldību vadītāji, protams, tie, kas šo neapmierinātību saņem. Piemēram, es runāju ar Bauskas novada vadītāju Raivaru Mačeku, un tad, kad viņš runāja par šo izlīdzināšanos, es tā kā teicu, bet tas jau labi. Tas nozīmē, ka nevienlīdzība mazinās, un tas jau galu galā bija viens no šīs reformas mērķiem. Viņš man teica, kāpēc tas ir labi? Tāpēc, ka kādam jāsāk dzīvot tagad sliktāk, lai gan viņš varēja atļauties labāk. Tā, ka te, protams, arī tas tāds konflikts te ir iebūvēts, bet nenoliedzami, ka ir arī ieguvumi. Un viens no būtiskākajiem, protams, ir tas, ka tagad šīs pašvaldības ir lielākas un finansiāli arī lielākas, stiprākas. Tas spēj realizēt lielākus projektus, piesaistīt lielākas investīcijas.
Un, kā piemērs, tad savukārt ir Pierīgā esošais Mārupas novads, kur tika apvienoti Babītas un Mārupas novadi, kas bija turīgi arī pirms reformas. Bet pašvaldības vadītājs Aivars Sosītis teica, tagad no Piņķiem, no Jūrmalas uz Piņķiem tiek būvēts ūdensvada pievads, tas izmaksā 3 miljonus, un ja viss būtu palicis kā iepriekš, par to varētu pat nedomāt. To vienkārši nevarētu šāda mēroga tik lielu investīciju, pašvaldībai būtu ļoti sarežģīti veikt, lai gan tā ir salīdzinoši ļoti turīga. Bet kā jau tu minēji arī par to, ka tas iedzīvotāju skaits palielinās, patiesībā emociju te, protams, ir daudz, un es nezinu, cik mēs paspēsim šodien arī par to izrunāt, bet es pat biju pārsteigta par to, cik emocionāls ir tās iedzīvotāju reakcijas pašvaldībās, tā ka emociju tik tiešām ir daudz. Protams, pamatots ir arī kritika, cilvēkus var saprast, viņiem ir kaut kādas, protams, neērtības, bet skaitļi ir nepielūdzami, un Latvijas Banka vēl pirms reformas norādīja, ka ka ļoti strauji samazinās, protams, iedzīvotāju skaits, it sevišķi pašvaldībās tālāk no Rīgas. Un ja tās demogrāfijas tendences tādas saglabājās, tad līdz 2040. gadam vidējie pašvaldību uzturēšanas izdevumi uz iedzīvotāju pieaugtu par 2,1%, kas it kā liekas varbūt maz. Bet, kad paskatās tos kopējos skaitļus, tad viņuprāt, ja šī reforma netiktu veikta, tad pēc viņu aprēķiniem potenciālajiem līdzekļu ietaupījumam no reformas izglītības, sociālās aizsardzības un vispārējās valdības dienestu uzturēšanas jomā vajadzētu būt 17 līdz 130 miljoniem eiro gadā. Tātad, ja šī reforma nebūtu, tā būtu tā naudas summa, ko mēs pārmaksātu. Tā ir ļoti liela amplitūda. Jā. Ļoti liela amplitūda, un tāpēc, protams, būtu ļoti interesanti redzēt, kā tad reāli tas viss ir īstenojies. Bet man likās ļoti interesanti, ka šī pētījuma ietvaros tu nevarēji iegūt varam atbildīgās ministrijas viedokli, jo viņi vēl klusēja kā ūdeni mutē ieņēmuši, tāpēc, ka viņi savu pētījumu joprojām nav pabeiguši. Tas ir gaidāms, tie secinājumi gaidām tikai gada beigās, vai ne? Vai rudenī? Rudenī. Tie secinājumi ir gaidāmi rudenī. Un ministrija par šo nevēlējās runāt, kamēr viņiem nav šī pētījuma, kas tā kā dotu viņiem precīzus skaitļus, datus par tiem reformas rezultātiem. Jāskatās, tas būs ļoti interesanti tiešām, kādi tad būs šie rezultāti. Es nojaušu, ka tās ekspektācijas sākotnējās nebūs izpildījušās pēc tā, ko es uzzināju gan sarunās ar pašvaldību vadītājiem, gan arī pēc skaitļiem, par kuriem mēs arī droši vien vēl parunāsim. Es domāju, ka tie pozitīvākās tās ekspektācijas noteikti nav izpildījušās. Bet es starp citu pašvaldību vadītāji, ar kuriem es runāju, viņi bija runājuši ar šiem pētniekiem, jau viņiem bija bijušas intervijas. Tur dažām labam, kas, protams, varbūt negribēja ierakstā teikt, protams, radās tāda skepse, ka vai tik tur ministrija speciāli nevilcinās, tāpēc, ka nepatīk, ko tie pētnieki ir izpētījuši. Jā, bet jāskatās, kad būs, tas droši vien būs interesanti. Varbūt sagaidīs, lai vēlēšanas pagājušas. Es nebrīnītos, ko tu zini. Es arī nebrīnītos tieši tā. Labi, bet paņemsim varbūt, lai arī klausītājiem būtu ļoti konkrēts priekšstats un interesanti. Paņemsim kādu konkrētu piemēru. Tev rakstā ir diezgan detalizēti apskatīta Kandava. Tur tu intervēji vietējo aktīvisti, kura ir tik vīlusies par jauno apvienoto Tukuma novadu, ka viņa pat pērn nepiedalījās pašvaldību vēlēšanās, lai gan agrāk bijis ļoti aktīva un pat arī pati bijusi deputāte. Taču pašvaldības vadītājiem bija arī ļoti konkrēti argumenti, ko viņš stāstīja, kuri īsti šīm te sūdzībām vai pārmetumiem nav pamata. Varbūt tu vari pastāstīt, lai mēs labāk saprotam gan tās emocijas un to priekšstatu par to, kā viss ir mainījies uz sliktu, un kur tiešām ir arī pretī kaut kādi pamatoti fakti, kas liecina par to, ka nav tā bilde tik melna. Sik nezariņu. Vienkārši tie, kas viņu varbūt vairāk zina, varētu būt pārsteigti, ka viņi tās vēlēšanās pagājušajās nepiedalījās, jo viņi ir tiešām aktīvs cilvēks.
Un viņa pirms tam tiešām 2 sasaukumos bija domē. Viņa ir valdes locekle labdarības organizācijā Kandavas novada iespēju fonds, kas dara labas lietas vietējām ģimenēm. Ja, un viņa ir tāda lepna kandavieta, ja, viņa sevi sauc par Kandavas cilvēku. Un viņa ļoti aktīvi protestēja pret šo reformu. Viņa piedalījās protestu braucienās ar mašīnām, bloķējot satiksmi, un viņa vāca parakstus pret reformu. Bet reforma notika tik un tā. Un tad viņa darbojās iedzīvotāju konsultatīvajā padomē, kas ir tādi izveidoti mehānismi, lai iedzīvotāji no pagastiem, ja, vecajiem, tā kā varētu iesaistīties arī novada dzīvē un piedalīties lemšanā. Bet tā viņas pieredze bija tāda, ka uz visiem ierosinājumiem, ar kuriem viņi pie pašvaldības vērsās, viņi vai nu saņēma atbildi, ka naudas nav, vai nu atbildi nesaņēma vispār. Viņa nejūtās vispār saklausīti un sadzirdēti, un tas šķita bezjēdzīgi. Un kopumā viņa bija tik ļoti vīlusies, ka viņa teica, ka viņa sāk palikt vienaldzīga pret to, kas šai pašvaldībā notiek, jo viņai šķiet, ka pašvaldība viņu vairs nedzird, pašvaldība viņu vairs neredz, ja viņa ir kaut kādā attālā nostūrī, kas ir atstāts novārtā. Viņai bija cerības, bija solījumi, ka būs salabots ceļš no zemītes, ceļš netika salabots, ceļš ir bedrains, te zemītē vēl tika aizvērts skola un bērnu dārs papildus, ja, kas rada cilvēkam vēl papildus emocijas un sliktus. Un, protams, tas jau arī tādās sīkās dzīves situācijās ir jūtams, piemēram, it kā pavisam tāds vienkāršs piemērs, tad, kad bija vecais Kandavas novads, tad viņai skolas autobusus iebrauc pie bērniem pie mājas pagalmā. Un viņi dzīvo 3 kilometrus no lielā ceļa, un viņai ir ļoti kupla ģimene. Viņa audzina gan savus, gan auģu bērniņus, viņi ir 6 bērni skolnieki šobrīd. Un pēc apvienošanās tā vairs nenotiek, un šos 3 kilometrus bērni mēro ar kājām, gan no rīta, gan vakarā. Un es domāju, šī īstenībā būtu tik vienkārši atrisināma problēma, jo skaidrs, ka tā ir liela ģimene, un vai tad 6 bērnu dēļ nevar iebraukt pašvaldības autobusu, tas pat, bet redzi, bet tā ir tāda viena detaļa, un tās dzīves situācijas jau rada to kopējo emocionālo sajūtu, un skaidrs, ka cilvēks jūtās ļoti vīlies. Bet, es par šo runāju arī ar tagad jaunā Tukuma, pēc reformas Tukuma novads, kuru Kandavas novads tika pievienots ar tā vadītāju Gundaru Važu. Un es prasīju, vai tiešām tā ir tagad, ka kandavnieki ir atstāti novārtā. Un viņš tā kā sasparojās, kad es tā prasu, un viņš saka, ka nē, jo Kandavas novads pirms tam ar saviem 6 pagastiem gandrīz vispār neko nesot darījis. Tāda viņam tā attieksme bija, un viņš saka, ka tagad Matkulas pagastā gandrīz 1 miljons ieguldīts, kur nav bijušas investīcijas 12 gadus, un Vānē 400 000, un Kandavā ir sagatavots pārbūves projekts skolai, vidusskolai, un tie būs 7-8 miljoni, un tādu naudu, jo Kandava nesot gadiem redzējusi. Un viņš tā kā noliedz, ka tā būtu, ka Kandavas novads ir atstāts novārtā, un viņš man saka, bet jūs pazvaniet uz Veco Engurs novadu un parunājiet tur ar cilvēkiem, un tur droši vien jūs saņemsiet pilnīgi citādākus tos vēstījumus, jo viņš saka, jo tagad tie, kas dzīvoja labāk, ir neapmierināti, jo naudas ir mazāk un jālāp tās vietas, kur ūdens smeļas mutē, tā kā piemēram, ja, Kandavas novads. Tā, ka es domāju, tas ir ļoti emocionāli viss īstenībā, un emociju tur ir ļoti, ļoti daudz. Īstenībā tas bija interesanti detaļa, ka arī viņš pats, šis jaunais Tukuma novada vadītājs iepriekš, kad viņš vadīja to Enguru, viņš arī bija pret to reformu, vai vismaz pret to veidu, kā valdība nāca un to tā kā pasniedza, skaidroja, kas bija tā politika. Viņš tur rakstīja, ka viņš tikai pēc gadu bija pat demonstratīvi pamets sapulci, ko Pūce vadīja, un teica, ka viņš nav nekāds skolas puika, kur te komandēs, ja? Tur emocijas ir bijuši visu laiku. Tā arī bija, un visi Engures novada deputāti esot piecēlušies un pametuši to sanāksmi, tieši kā tu saki, jā, tā arī bija, viņi pateica, ka šie nav padomi laiki, viņi vēl teica, un viņi nav skolas puikas, šie nav padomi laiki, un bija piecēlušies, izgājuši, bet viņš pēc tam pastāstīja, ka viņi pēc kaut kāda gada ar Juru Pūci esot izlīguši, bet viņš tāpat uzskatot, ka sarunas bija bezjēdzīgas, un ministrija pašvaldības neņēma vērā, un apvienoja pārāk dažādas pašvaldības.
Bet īstenībā tas bija viena no lietām, kas man pievērsa uzmanību, ka esošajiem pašvaldību vadītājiem joprojām ir tik ļoti atšķirīgi skatījumi uz to, cik jēdzīga tā reforma ir bijusi. Man likās vispozitīvāk noskaņotais izklausījās Valmieras mērs Baigs. Kaut gan brīžiem tas, ko viņš stāstīja par to, kas tur pagastos tajā viņa saimniecībā ir atklājies, tas tiešām izklausījās diezgan traki, tā no kaut kādas absurda lugas. Bet, piemēram, tas pats Mačeks, ko tu jau pieminēji, Bauskas mērs, viņš sacīja, ka viņam, piemēram, ir kauns iet pa ielu savā iecavā. Kā tev šķiet, kāpēc ir tik atšķirīgi tie skatījumi? Es domāju, ka lielā mērā tā ir arī katra pašvaldības vadītāja attieksme. Es domāju, tāds ir, tu redzi situāciju, tev ar to situāciju, kādi tad vēl bija risinājumi īstenībā? Skaidrs, ka tai reformai bija jābūt, skaidrs, ka tur ir kritika vietā. Daudz, kas bija jāizdara labāk, trūka vadlīniju no ministrijas, piemēram, jā, es domāju, tas ir būtiski norāda. Bet, piemēram, runājot tiešām ar Valmieras novada pašvaldības vadītāju ar Baigu, viņš teica, droši vien Valmierai palikt vienai būtu bijis vieglāk, vienkāršāk, finansiāli varbūt pat izdevīgāk. Bet viņš šo reformu tāpat atbalstīja sākumā un uzskata, ka tā bija vajadzīga un ir veiksmīga arī tagad. Un viņiem nebija vienkārši, viņi apvienoja 8 pašvaldības. Tas ir daudz. Un viņš teica, ka katra bija bijusi tāda sava karaļvalsts, tās mazās. Un tur tiešām ir pat diezgan, kuriozi, ja, tie stāsti. Un viņš teica, tur, piemēram, kādā pašvaldībā bija ar roku vesta grāmatvedība, ja, bez grāmatvedības sistēmām. Tādi tas ir Indriķa kronikas. Indriķa kronikas 21. gadsimtā turpinās. Jā, un kur jau tur bijuši ūdensvadu tīkls izbūvēts nevis uz pašvaldības zemes, kur viņiem var tik klāt, viņus var iztīrīt, bet kaut kā krustu šķērsu. Tas bija satriecoši. Es tieši to skatījos un es domāju, kā viņi tur katrs ir sēdējuši, kaut kur droši vien dzēruši kādu dzērienu un domājuši, kā to pa visām mājām izlaist to. Kā to izdarīt sarežģītāk, ja, un izlaižam caur visām krustu šķērsu. Un man tiešām bija pārsteigums, ka viņš stāstīja arī par to sašķeltību iedzīvotāju vidū, tais vecajos pagastos. Tevi tas pārsteidza? Es pilnīgi to varu iztēloties. Es pilnīgi to redzu. Man ģimene dzīvo Vecpiebalgā, un tur senais jau kopš kaudzīšu laikiem senais tā kā slātaviešu un strīdi un viss tas Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas emocijas sit tik augstu vilni. Es pilnīgi ticu. Man atkal redzēts pieredze nebija bijusi, un man tas bija pārsteigums. Viņš vien stāstīja par Beverīnas novadu, veco Beverīnas novadu, un tur bija 3 pagasti, un tur bija tāds diezgan saspringts attiecības to iedzīvotāju vidū, un tur bija tā, ka pat viena pagasta pensionāru biedrība pie otras nebrauc, tāpēc, ka tur ir sastrīdējušies, un tad arī tā politiskā vadība tur ir tāda sašķelti. Un sanāk, ka viņš saka, tā attīstība tur nebija notikusi, jo tas vien tur notika, kā tur viens ar otru kašķējās un strīdējās, un esot bijušas ļoti daudz neizdarības. Bet viņš saka, nebija viegls sākums, bet viņš uzskata, ka jau paliek saliedēts tas novads. Viņiem tur lielā mērā palīdzēja viņi radīt tādu zīmolu, radīts Valmieras novadā, ar ko viņi ar to ekonomisko saliedētību sāku, viņš saka, un tas darbojās. Un tiešām, es domāju, un viens ir tas, ka tiešām arī tas finansējums, arī Baigs to, protams, saka. Piemēram, tagad ir piesaistīts finansējums, lai sakārtot Rūjienas, Masalacas, Strenču skolas. Un viņš saka, ka tās ir lielākās investīcijas pēdējo 30 gadu laikā, ko šīs skolas ir piedzīvojušas. Tā ka, es domāju, tur jau nenoliedzami ir redzams tas ieguvums. Bet tev taisnība, ne visiem ir tāds optimistisks skats uz šo reformu. Un, piemēram, Bauskas novada pašvaldības vadītājs Mačeks, patiešām viņš man teica,
ka Iecavā viņam ir kauns par ielu iet. Un, starp citu, es runājot ar Tukuma pašvaldības vadītāju, es viņam saku, mēs runājam, nesen to epizodu stāstu, ka redz, Iecavas pašvaldības, Iecavas novada pašvaldības, Bauskas novada pašvaldības vadītājiem. Jo viņš bija Iecavas iepriekš. Viņš bija pirms tam Iecavā, jā. Jā. Un man tas Tukuma novada vadītājs, viņš pasmējās, viņš saka, bet es arī mājās tikai pa tumsiņu braucu. Jā. Ka viņam arī esot kauns no tiem vietējiem. Un tas, par ko viņa kāpēc viņam ziemā ir vieglāk. Viņam ziemā ir vieglāk. Tagad iedomājies, cik viņam daudz jāstrādā tagad vasarā, lai tums sagaidītu. Bet, un tas, protams, ir saistīts ar to, ka viņi jūtās, ka lai izlīdzinātu to novadu un lai tagad investētu tajos novados, kuriem iepriekš ir bijuši mazāk tēs kaut kādas investīcijas un attīstība, ka viņiem ir jāpiebremzē attīstība tajos iepriekš turīgākajos novados. Un tāpēc viņiem ir tas kauns, ka viņiem jālāp tie ielāpi citās novada vietās tagad. Bet, starp citu, es zinu, es varbūt jau pa daudz esmu aizrunājusies, bet es varbūt vēl izstāstīšu. Man vispār ļoti patīk, kā par šo runāja Aizkraukas novada pašvaldības vadītājs Leons Līdums. Viņam bija tāds labs skats uz to. Un viņš teica, protams, ka sākumā iedzīvotājiem bija dusmas. Ja? Viņiem liekas, ka tagad vadība ir kaut kur tur centrā prom. Bet viņš saka, bet ko viņi darīja? Viņi katru gadu pirmdienās, kaut kādu posmu brauca uz apdzīvotām vietām pie iedzīvotājiem, tikties runāt un skaidrot, kā dala naudu, ko dara, viss, kas notiek. Viņš teica, pirmajā gadā ļoti daudz kritikas bija. Bija sarežģīti, visi bija dusmīgi. Bet nekas viņi brauca 2., 3., 4. gadā. Un viņš saka, un tagad viņš tiešām jūt, ka tā attieksme mainās, jo viņi ar tiem cilvēkiem sarunājās, viņi viņus uzklausa, viņi skaidro, viņi rāda skaitļus, cik šajā vecajā novadā, kāda ir ieņēmuma nodokļi, ja, un kāda ir, ko mēs esam izdarījuši un cik mēs esam ieguldījuši. Viņš teica, protams, ir kaut kādas vietas, kur ir bravūrīgāk tie iedzīvotāji, kur tas kontakts neizdodās, bet es domāju, ka tā ir tāda atslēga, ka tu tā nenogurstoši dodies pie saviem iedzīvotājiem, tur viņiem sarunājies. Un starp citu, man Aizkraukas novadā, man kādreiz dzīvoja vecmāmiņa, un tāpēc Jaunjaugavas novads, kas ir viens no tādiem, tas bija mazāk turīgais novads, ko tur apvienoja, pie kurš Skrīvera novads un Aizkraukas bija un Pļaviņa novads. Un es starp citu redzu, ka tagad pat Jaunjaugavā bija pilsētas svētki, un tur estrādē dziedāja Aija Andrējev, un Jaunjaugavas baznīcā bija Šipsī. Pirms reformas nebija ne Aija Andrējeva, ne Šipsī, tur bija kāda, grupa Titaniks, ja. Kas? Tāds Titaniks Daugavā. Jā, tur nebija šādas zvaigznes nebrauc, un es domāju, tas jau arī īstenībā ir viens, efekts no tās reformas. Jā, reāls izmaiņas. Bet tas, ko mēs nekad nevarējām neviens paredzēt tajā brīdī, kad to reformu iecerēja, kādas pārmaiņas pasaulē notiks šajos gados, ka mums būs Covid pandēmija, ka Krievija iebruks Ukrainā un sāksies šis jau 5. gadu, turpinās ļoti asiņains, briesmīgs karš, ka mums būs enerģētikas krīze. Un bijušais ministrs Pūci, kurš virzīja šo reformu politiski, viņš tev sacīja, ka bez šīs reformas šajos vētrainajos laikos puse no pašvaldībām būtu nonākusi bankrota priekšā. Vai tas, ko tu dzirdēji no pašvaldību vadītājiem, apstiprina šo pieņēmumu, vai viņi spirinās pretī? To vai puse to būtu, to mēs nevaram apstiprināt. Mēs to nevaram zināt. Varbūt, ka būtu, bet šāda data, protams, mums nav. Bet runājot ar tiem pašvaldību vadītājiem, nenoliedzami iezīmējās tas, ka viņi tiešām vairāk atzīst, ka tās, kas agrāk bija tās mazie novadi, mazās pašvaldības, visām šīm krīzēm iziet cauri Covid, karš, energoresursu, cenu pieaugums, ja, būtu bijis ļoti sarežģīti. Piemēram, Baigs stāstīja par Valmieras novadu, viņi arī darīja tā, ka viņi braukāja pa tiem vecajiem pagastiem un rādīja arī skaitļus un rādīja, cik šajā pagastā jums ir nodokļu ieņēmumi un cik mēs investējam un daram un ieguldam. Un viņš teica, ka, piemēram, 23. gadā
viņš Valmierā nerādīja tos datus, ko viņš rādīja tur pagastos, jo tajos vecajos novados tur bija jāpumpē nauda no Valmieras un jāliek iekšā tajos novados, jo viņi nevarēja ar saviem nodokļu ieņēmumiem, viņi nevarēja uzturēt visus tos izdevumus, kas viņiem bija radušies, un viņš teica, ka bija jāpiemaksā pat 25% virs tā, kāda bija tie nodokļu ieņēmumi tais vietās. Un šīm pašvaldībām būtu grūti, un arī aizkrauklis. Skaidrs, tad tie 25% būtu kaut kur jāizņemās, jo viņi nespētu samaksāt savus apkurses rēķinus. Jā, vai arī kaut kas būtu ļoti drastiski jāmazina varbūt un jāatsakās no kaut kādām lietām. Tur noteikti būtu bijusi krīze ļoti daudzām pašvaldībām, un aizkrauklis novadvadītājs Līdums arī man teica, ka šobrīd faktiski tas Daugavas labais krasts balansē kreiso, jo tam kreisajam nav vēl tie ienākumi tik lieli. Un turklāt arī Tukuma novada pašvaldības vadītājs teica, ja būtu palikuši tādas mazās pašvaldības, tad visdrīzāk viena otra būtu vērsusies pie Finanšu ministrijas pēc palīdzības, jo energoresursu krīze bija apēdusi visus ietaupījumus tam pašvaldībām, kurām bija kaut kādi ietaupījumi, un tikai tas, ka bija tas kopējais novads un kopējais budžets, ļāva visu salikt pa plauktiem un izdzīvot. Tā ka to saka vairāki nesaistīti pašvaldību vadītāji, un es ticu, nezinu vai puse, bet noteikti daudzām pašvaldībām, ja nebūtu bijusi šī reforma, būtu bijusi ļoti smagi. Viens citāts, kas atkārtojās praktiski gandrīz no katra vadītāja, ar ko tu runāji, bija tas, ka viņi visi atzina, ka tāpēc, ka pašvaldības ir lielākas, tagad ir labākas iespējas piesaistīt Eiropas fondu naudu. Un man interesē no otras puses, Luminor ekonomists Strautiņš, viņš gadiem jau pēta novada konkurētspēju, vai viņš šajos ekonomiskajos datos ir tiešām redzējis tādu uzrāvienu šajos gados kopš reformas? Tie Luminor pētījumi, viņi skatās nedaudz tādā citādā griezumā, viņi skatās uz eksportējošiem uzņēmumiem reģionos. Tāpēc tas iegrieziens ir nedaudz cits, bet mēs ar Pēteru Strautiņu par šo runājām. Viņš teica, ka tā novada reformas ietekme uz reģionu ekonomiku nav tāda acumirklīga, tomēr tā uzlabo attīstības iespējas. Tā. Un tālāk jau tad ir atkarīgs lielā mērā, kā tās iespējas, kur tiek izmantotas. Kā veiksmīgi piemēram, viņš man minēja Smiltenes novadu, kas esot bijis proaktīvs gan pārvaldes, gan pakalpojumu optimizēšanā. Un es, starp citu, runāju arī ar Smiltenes novadu pašvaldības vadītāju Ervīnu Labanovski. Diemžēl es to neiekļauju rakstā, jo varbūt klausītāji, kas jau ir izlasījuši rakstu, zina diezgan, ka tas bija garš un nācās griezt un visu ielikt iekšā, diemžēl neizdevās. Bet es viņam pavaicāju, kā viņš saskata, vai pašvaldībā ir kāda loma tajā, ka tās pašvaldības uzņēmumi piedzīvojuši tādu ekonomisku izaugsmi. Un viņš man godīgi atzina, ka viņš negrib liek lielīties un ka pašvaldība drīzāk nav traucējusi. Nekā, ka tā tomēr, protams, ir tā uzņēmēju pašu motivācija, jauda un ieguldītais darbs, lai tie uzņēmumi attīstītos. Bet īstenībā... Bet īstenībā dzirdot, cik bieži uzņēmēji sūdzās arī par dažādām birokrātiskām bremzēm un šķēršļiem, tas, ka pašvaldība netraucē, man liekas, jau ir tiešām dāvana. Tiešām, jā, tā ir, redzi. Un viņš arī sacīja, ka tā reforma nenoliedzami bija vajadzīga, jo pašvaldības bija par mazu un nevarēja atļauties svarīgus projektus. Bet viņaprāt, tā galvenā problēma bija pārāk lielas ekspektācijas. Un tika prognozēts, ka notiks straujāka ekonomiskā izaugsme, ka pašvaldības paliks turīgākas, bet tā vietā sekoja krīze pēc krīzes. Covid, karš, energoresursu cenu kāpums, un pašvaldības nevarēja iedot tos labumus, ko cilvēki gaidīja. Bet ne jau tāpēc, ka reformu nevajadzēja, bet tāpēc, ka tie apstākļi bija tiešām sarežģīti. Un tāpēc viņš uzskata, radās vilšanās lielā mērā gan kādiem viņa kolēģiem, pašvaldību vadītājiem, gan iedzīvotājiem. Bet tur jau tomēr mazliet varbūt ir jānodala, vai tas radās tikai tāpēc, ka tā reforma bija neveiksmīga. Tieši tā, ne jau reforma radīja Covidu vai karu pareizi. Tas drīzāk bija tāds rāmis, kurā varbūt tieši bija kādi instrumenti pieejami, lai varētu jēdzīgāk tikt ar šīm problēmām galām, kuras tik un tā būtu bijušas, un daudz lielākam pašvaldību skaitam, šīm sīkajām pašvaldībām ir 4000 un mazāk iedzīvotāji, būtu ar to jācīnās.
Bet, kas vēl man likās interesanti tajos Strautiņa datos, Luminoru pētījumu datos, ir tāda sajūta, ka Latvijā principā pašvaldības noslāņojas pēc tā, cik liela loma viņu ekonomikā, viņu koproduktā ir privātajam sektoram. Un cik daudzās vietās visu to ekonomisko aktivitāti ļoti lielā mērā uztur budžeta nauda. Un tur pilnīgi tādi pretējie poli iezīmējās Pierīga, bagātā Pierīga un aktīvā Pierīga. Un tāda daudz tāda panīkušāka Latgales puse. Piemēram, spilgts piemērs ir sabiedriskā sektorā nodarbināto skaits, ja, īpatsvars no visiem. Tur vismazākais skaits ir Robežos, Mārupē, Ķekavā, kas ir skatīts šī gada sākumā. Ja? Tur līdz 15%. Ja? Bet, piemēram, Lūdza, Balvi, Augšdaugavas novads, tur publiskā sektora īpatsvars darbinieku kopējā skaitā jau tuvojās 60%. Gandrīz, jā, vēl negluži. Mans jautājums, kas radās, ir, vai tas nozīmē, ka šī reforma tomēr nav spējusi iedvest kaut kādu dzīvīgumu tajos tieši atpalikušākajos novados, vai arī te vienkārši pilnīgi citi faktori, kur tā reforma vispār nav tas īstais veids, kā to risināt. Es domāju, ka viena lieta, kas ir ļoti izpalikusi šajā reformā, ir bijusi tādas skaidras vadlīnijas, piemēram, tādā efektivizācijā, optimizācijā, ko mēs sagaidām no tām pašvaldībām un kā būtu kopā jāstrādā, kā būtu jāstrādā efektīvāk. Un tas nav bijis. Un tāpēc ir izveidojusies situācija, ja, ka mēs īsti tā nevaram salīdzināt, ja, cik tad īstenībā efektīvi tās pašvaldības strādā un ko viņas ir vai nav samazinājuši un vai strādā maksimāli efektīvi. Un acīm redzami pašvaldībām atšķirās prioritātes. Ja. Ir tādas, kas mēģina būt maksimāli efektīvas, ietaupīt resursu, ja, liek uzsvaru uz ieguldījumiem attīstībā, uz uzņēmumu piesaistīšanu, industriālo parku būvniecību, tādu uz attīstību, lai radītu jaunas darba vietas un piesaistītu iedzīvotājus un kļūtu spēcīgākas. Un ir pašvaldības, kur acīm redzami mērķis ir saglabāt darba vietas sabiedriskajā sektorā. Un piemēram, iedomājamies, ja Augšdaugavas novadā, ja, gandrīz 60% darba vietu sabiedriskajā sektorā. Un uz kādu atbalstu nākamajās vēlēšanās novada vadība varētu cerēt, ja sāktu samazināt darba vietas. Jo, lielākā, vienkārši nebalsotu. Tāpēc, ka tas ir, tik liela daļa iedzīvotāju strādā sabiedriskajā sektorā, kā tad viņi tagad, un ko tad viņi darīs? Un tas ir tāds aburtais loks, jo tā nauda, ko varētu atvēlēt attīstībai, netiek ieguldīta, bet tiek algoti, nodrošināts darba vietas, lai būtu cilvēkiem, kur strādāt. Un tie jaunie darba devēji neienāk pašvaldībā, tāpēc, ka tur nav attīstības, ko tad viņiem to darīt. Un tur laikam arī grūti izkļūt no tā loka, jo tur vajadzīgs tāds nepopulāri lēmumi, un nezinu, vai kāds arī tos tā ir gatavs uzņemties, un nav jau arī skaidri, ka neviens nevar skaidri apsolīt, ka tad, ja jūs kļūsiet super efektīvi, mēs nāksim un būvēsim pie jums uzņēmumus. Un es domāju, ka tā ir tāda problēma, un tās pašvaldības acīm redzami noslāņojās, un ar katru gadu tie poli paliek arvien tālāk viens no otra. Tās, kurām ir mazāks šis sabiedriskā sektora īpatsvars kopējā nodarbinātībā, un tās, kurā tās paliek arvien lielāks. Kur tas atdursies, grūti spriest. Jā, tā ir ļoti nelabvēlīga tendence. Jo es domāju, ja arī mēs paskatītos, tāda statistika īsti nav pieejama, bet ja mēs paskatītos, tur viss šī sabiedriskā sektora darba vietas noteikti ir tāds, kur visu laiku novecojās cilvēki. Es pilnīgi varu iedomāties, ka tur ir skolotāji, kuri ir atkal pirmspensijas vecumā vai pat jau aizstāv, un vēl visādi citi, es nezinu, grāmatveži un vēl kaut kas pašvaldībā sēž. Tāpēc arī ir jautājums, kur tad tur vispār rastos tas darbspēks, ja gadījumā kāds uzņēmums gribētu nākt un būvēt kādu ražotni, tad pirmais viņš atkal saskartos ar to, ka neviens nekādu ražotni negrib pie savas mājas, vienalga kādu, ja, un otrs ir, kur tad tur būtu darbspēks, tur jau nemaz nebūtu loģiski izvēlēties šos novadus, jo tu nevarēsi dabūt darbiniekus. Bet, ap citu, tieši par to administratīvo slogu runājot, tas taču bija viens no galvenajiem solījumiem, pareizi,
ka radīsies šīs administratīvās reformas rezultātā radīsies ietaupījums. Un es tieši pārskatīju pirms mūsu sarunas šos rakstus, ko mēs iepriekš bijām veidojuši 2019. gadā. Un tur bija ļoti pat tādas optimistiskas aplēses. Tur, piemēram, bija teikts arī, ka uz deputātu rēķina vienu, tāpēc, ka būs mazāk pašvaldību, būs mazāk deputātu. Deputātu skaits samazinās apmēram uz pusi, un tur bija tiešām lielas summas, tur miljonus gadā, ko var ietaupīt tikai uz šīm algām vien, bet tas jau arī tas mazākais. Runa bija par to, ka ir jāapvieno tās administratīvās funkcijas, tāpēc, ka gan lielām, gan mazām pašvaldībām ir jānodrošina cilvēkiem viens un tas pats pareizi, visas tās pamatlietas. Bet, ja tev ir lielāka pašvaldība, tu to vari darīt efektīvāk, tas sanāk lētāk uz katru cilvēku. Bet ļoti interesanti ir tas, ka statistikas datos, ko tu arī speciāli pieprasīja statistikas pārvaldē, lai viņi apkopo, tur nevaram mēs tā redzēt, ka būtu ļoti sarucis tas nodarbināto skaits šajos 5 gados. Pastāsti, ko tev izdevās noskaidrot un kāpēc bija tā, ka gandrīz katra pašvaldība, kurai tu uzdevi jautājumu, viņi spirinājās pretī un stāstīja, ka statistikas pārvalde kaut ko līdz galam nesaprot un tā nav pareizā aina. Dati tiešām mēs pieprasījām statistikas pārvaldei par aizņemtajām amatvietām centrālajās pašvaldību pārvaldēs. Un tur ir tā, ka tie administrācijas darbinieki ir iekļauts tādā nozares kodā, kas saucās valsts pārvalde, aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana. Un šis kods tiek piešķirts arī pašvaldības policistiem, ugunsdzēsējiem. Tāpēc tas mazliet tā kā jauc to statistiku, bet es domāju, tāpat tendencei būtu tomēr jāpaliek. Un tad es paņēmu tos novadus, kas tika apvienoti un salīdzināju tātad pirms tam 19. gadā, kāda bija situācija šajās pašvaldībās un kāda ir atšķirība tagad 28. gada 1. ceturksnī. Un tas samazinājums bija ļoti neliels pret to, kādas tiešām bija ekspektācijas samazināt par 1000, jo 19. gadā bija aizņemtas 16,5 tūkstoši darba vietas, un tagad 16,034, kas nozīmē kritums par 468 vietām. Smieklīgs, bet tas ir smieklīgs. Tas tiešām ir smieklīgi par to, ka no 119 pašvaldībām mēs esam samazinājušies uz 42. Tur būtu jābūt lielākam. Bet tiešām bija pašvaldības, kas man spirinājās pretī un teica, ka nē, tā nevar būt, jo viņi ir samazinājuši par 10, par 15%, bet dati to nerāda. Dati rāda pat nelielu pieaugumu. Un lieta vēl ir tāda, ka tās ir amatvietas, un vienam cilvēkam var būt vairākas amatvietas. Viņš strādā tur kādās komisijās pašvaldībā vai piemēram, skolā vēl strādā, vai vairākās skolās, piemēram, pat nepilnām slodzēm. Tad tajā statistikā tas ienāk kā vairāk cilvēku, un tas varbūt ir ar tādu vienu lieta, kas rada kaut kādu tādu nesakritību. Bet es domāju, tomēr tādu kā tendenci tas tomēr parāda, ka samazinājums ir mazs, jo ja tas būtu samazinājums par 8,000 darbiniekiem, kā bija iecerēts pat pirms, kaut samazināt tā kārtīgi, tas tais datos parādītos, bet tas neparādās. Tā, ka tur kaut kāds grāmatvedis droši vien ir samazināts bet īstenībā, bet ne visi man spirinājās pretī, ka nav par to, ka būtu viņi samazinājuši, bet tas neparādās. Un bija arī, kas man sacīja, ka īstenībā nevarēja beigt neko samazināt, tāpēc, ka, piemēram, apvienojot tos mazos novadus, tur bija bijuši cilvēki, kuriem, lai droši vien varētu lielākas algas samaksāt, bija samest tur kaut kādi vairāk pienākumu, viņi tā kā pildīja pa vairākām amatvietām, bet tā īsti neizdarīja neko. Vienkārši skaitījās, ka viņi dara. Un tagad tajā lielākajā pašvaldībā bija vajadzīgi atsevišķi speciālisti, lai tā nopietni pieķertos tam darbam un to darītu. Un, ka tur nemaz tā baigi to samazināšanu nevarēja izveikt. Bet es, starp citu, un arī pašvaldības savienība vēl man skaidroja, ka varētu vēl arī atšķirties tas veids, kā iegrāmatot tos darbiniekus, tur varbūt vēl kaut kāda nesakritība. Bet es vēl arī paskatījos, cik liela daļa, piemēram, es paskatījos pašvaldību budžetus, un tad es apskatījos,
cik liela daļa no budžeta pašvaldības tērē saviem administratīviem tēriņiem. Un tas man arī šķita interesanti, jo, piemēram, kamēr citās pašvaldībās tur ap 4-6% īpatsvars tiem administratīviem tēriņiem, citās, piemēram, Saukrastas novadā, kas bija vislielākie, tie ir 18% no visa budžeta. Jā, tikai lai darbinātu administrāciju. Bet es runāju par šo ar pašvaldību savienības prasību, vai tas varētu liecināt, ka tā ir tomēr kaut kāda neefektivitāte, bet viņi man sacīja, ka skaitlis gan pats par sevi neko nenozīmē. Atkal var atšķirties grāmatvedības kārtība, varbūt kāda pašvaldība kaut kur algo kaut kādu ārpakalpojumu, kas ļauj viņai izskatīties efektīvākai, un citi to dara savā mājā, un tad tas nav. Un turklāt viņš man arī vērs uzmanību, ka nevar jau arī tik vienkārši spriest par to, jo zemākas izmaksas, jo labāk. Jo viņš saka, jo tas zemākas izmaksas pašvaldībai bieži vien nozīmē, ka tie izdevumi tiek pārlikti uz iedzīvotāju maciņiem, kur viņiem pašiem par to ir tagad jāmaksā. Jābrauc uz centru, jākārto, jātērē savs laiks, jātērē ceļa izdevumi. Ka tur tas tomēr nav arī viss tik vienkārši, un tas ir tomēr divējādi, jo varbūt, ka maksā dārgāk, bet toties iedzīvotājiem ir ērtāk un lētāk, jo viņam nav jāmēro tāls ceļš līdz savam pakalpojumam, kas viņam ir vajadzīgs. Un cita pašvaldība it kā ir lētāka, bet tad pašvaldības tam iedzīvotājiem pašam jāpiemaksā, lai saņemtu to pakalpojumu. Jā, šis man īstenībā likās ļoti būtisks tāda piebilde. Īpaši ņemot vērā to, kā sabiedrība noveco, un teiksim, arī visā tie e-pakalpojumi un lietas, kuras padara dzīvi it kā vienkāršāku, atvieglo, samazina arī tēriņus liekus. Tieši vecākiem cilvēkiem tas ir bieži vien kaut kāds kosmos, un katrs pakalpojums, kas tiek noņemts nost un tiek apgrūtināta viņa saņemšana. Es skatos ar saviem vecākiem Madonā, skatos tajā brīdī, kad banka aiztaisa savu filiāli, ja? Un tev ir jāuzņemās kā 80-gadniekam nonākt citā filiālē kaut kur, es nezinu, kas tuvākais ir, kāds 50 km attālumā, ja? Tas daudziem ir vispār nesasniedzams, nepārvarams šķērslis. Viņš pats to nespēja izdarīt, ja viņam nepalīdz ģimene vēl kādi citi, un tas vesels glābšanas operācija, vai tu kaut kādus, kodu kalkulātoru nomainītu. Tā ka jā, es domāju, ka tā ir liela tiesa, un es domāju, tieši ejot uz priekšu sabiedrības novecošanai, tur būs jādomā varbūt par kodiem mobīliem risinājumiem. Bet vēl viena lieta, kas man vienkārši satriec, kā tas var būt, ir pagājuši 5 gadi kopš šīs reformas īstenošanas, un visi joprojām runā par to, ka mums tur līdz galam mums tā nav vienota tā grāmatvedība, un katrs tur varētu darīt kaut ko savādāk. Es domāju, paklausies, tad pasaki, kā tas ir jāpiereģistrē, un visi piereģistrēs to vienā veidā, jo šā vai tā visi piereģistrē pareizi. Un tad vismaz mēs iegūtu normālus datus, pēc kuriem mēs varētu spriest, kas notiek, nevis, kad skatāmies un nesaprotam, ko mēs tur redzam. Tas, man liekas, arī varbūt tāds akmens tajā ministrijas dārziņā, jo, ja tu vēlies kontrolēt, kāda ir efekts tavai politikai, tev jāparedz ir kaut kādi mērāmi kritēriji un jāievieš sistēma, kas to ļauj uzskaitīt. Jā, es pilnīgi piekrītu. Man arī šķiet, ka tiešām viens ir tātad, ka nav šīs kaut kādas vadlīnijas kopējās par to, kā tad kopā tagad ir jāstrādā, un ka tā bija tāda improvizācija, un es tagad neatceros, kuras pašvaldības vadītājs man arī intervijās teica, ko viņi darīja, viņi sazvanījās savā starpā pašvaldību vadītājiem, kā tu šito darīsi, kā tu to darīsi, jo viņiem nebija vadlīnija, ministrija bija tikai sadalīta teritoriāli, jūs tagad esat viena pašvaldība, bet ko tagad darīt 8 pašvaldības, vai 6 pašvaldības sanāk kopā, un viņām ir tagad jāstrādā, un tas ir pašu ziņā, kā strādāt. Un es arī domāju, ka jābūt. Un otrs arī, kas to man sacīja Juris Pūce, kurš bija šīs reformas īstenotājs tolaik, un viņš sacīja, ka tas, kas nav arī noticis, ir pakalpojumu reforma. Ka tā teritoriālā reforma ir, bet bija jau jāsako arī pakalpojumu reformai. Jo, piemēram, arī šobrīd mums ir visās pašvaldībās ir jābūt pašvaldības policijai, bet mums ir arī valsts policijas kārtības policija. Bet ar ko tad atšķirās, kādas tad ir funkcijas pašvaldības policijai un kādas ir valsts policijas kārtības policijai? Un tāda ļoti daudz nianšu, un viņš uzskata, ka tam arī bija jāsako, bet pakalpojumu reforma tam nesakoja. Un tas arī varbūt sakārtot pašvaldībām tos budžetus gal galā, jo viņas varbūt ir kaut kādas funkcijas, ko pašvaldībām nevajag veikt.
Jā, tieši tā. Protams, objektīvi skatoties uz visām tām krīzēm lielajām, kas nāca, iespējams, tas bija tas iemesls, kāpēc bija jāpievērš steidzamākiem jautājumiem, kā Covid un karš un enerģētika. Var jau to saprast, bet vienlaikus mēs redzam, ka ir daudzas lietas, kas tiek vienmēr atliktas tikai tāpēc, ka ir pārāk grūti pieņemt lēmumus. Un neizbēgami pie tā būs atkal jāatgriežās gan, skolu tīkls, slimnīcu tīkls. Šie jautājumi visi ir cieši saistīti ar to, cik kvalitatīvas ir tās pamatpakalpojumi, par ko mēs vispār maksājam nodokļus, kāpēc mums ir vajadzīga valsts un pašvaldības. Bet skaidrs, ka šī nav ne pirmā pašvaldība reforma, kas ir bijusi Latvijā, ne arī iespējams tā ir pēdējā, iespējams, ka būs nepieciešams vēl kādas izmaiņas, jo tieši skatoties uz demogrāfijas tendencēm, ir skaidrs, ka nekas labs tur uz priekšu nav gaidāms. Un arī OECD pārskatā par Latvijas ekonomiku, ko tu citēji, tur arī ir šīs prognozes par to, ka līdz 2050. gadam iedzīvotāju skaits gan Vidzemē, gan Zemgalē, gan Latgalē, gan Kurzemē šajos plānošanas reģionos samazināsies par vairāk nekā 30%. Milzīgs vēl turpinās šis iedzīvotāju skaita kritums. Un tātad ir tāda iztukšošanās. Un arī Rīgā un Pierīgā, kur šobrīd Pierīgā tomēr ir jūtams tas iedzīvotāju skaita pieaugums, tur arī ir prognozēts, ka būs šis kopējais kritums tiesa un netiks strauši ap 15%. Kā tev bija sajūta runājot ar pašvaldību vadītājiem? Vai jūs tam pieskārāties, vai viņi vispār raugās tik tālu, vai kā viņi skatās uz nākamajiem kaut vai 4, 5 gadiem, nākamajiem 1 vai 2 sasaukumiem, vai viņiem ir idejas, ko tad darīt, kas tad vēl būtu jāmaina vai jāuzlabo, lai mēs sagatavotos šim tālākajam tādai demogrāfijas triecienam, es teiktu. Es drīzāk... Jā, viņi nerūpējās par to. Es drīzāk tais intervijās saklausīju tādu spītīgu turēšanos, ka būs jau labi. Būs jau labi, nebūs tik slikti. Piemēram, es runāju arī ar Augšdaugavas novada pašvaldības vadītāju, un Augšdaugavas novads ir IKP izaugsmē viens no zemākajiem tiem pieaugumiem. Tur tā ekonomiskā attīstība buksē ļoti. Iedzīvotāju sarukums viens no straujākajiem. Skatoties pēc tiem centrālās statistikas pārvaldes datiem, administratīvā pašvaldības administrācijā darbinieku skaits nav samazinājies, viņiem viens no augstākajiem šis te sabiedriskā sektora nodarbinātība, vispār darba vietu skaita starp darbiniekiem. Ja. Tā kā, bet viņi saka, jā, mums būs investīcijas, mums tur būs kaut kāda būvēs mums tur uzņēmumu, tur būs jaunas darba vietas, un mēs negribam dzīt prom iedzīvotājus, ko tad mums viņiem jāsaka, ka tad nekā nebūs, un viņi cer, ka varbūt, ka caur tā uzņēmumu, ka būs kaut kādas darba vietas. Un tāpat laikā, piemēram, Augšdaugavas novads, es jau arī rakstā minu, ja, ka ir tāda baranka, un tur ir tāds tukšais viducis, kas ir Daugavpils un Augšdaugavas novads, kas bija Ilūksts un Daugavpils novadi iepriekš, jā, viņi atteicās iet kopā ar Daugavpili, vai Daugavpils atteica, vienā cikot viņi negribēja kopā ar Daugavpili, bet skaidrs, ka, ja mēs raugamies no tādas attīstības pie tām demografiskajām tendencēm, patiesībā tai lielajai pilsētai ir jāstrādā kopā ar savu to pieguļošo novadu. To saka arī OECD, ka tas tomēr veicinātu to attīstību. Bet redz, viņi tā spītīgi ar Daugavpili kopā. Viņi neies, lai gan, starp citu, administrācijas ēka novadam atrodas Daugavpilī. Viņi strādā Daugavpilī, pat viņi fiziski tur atrodas, bet viņi neies kopā ar Daugavpili, jo tur ir kaut kāda emocionāla atkal tie apsvērumi. Viņi ļoti tuvu redz, kā tas viss notiek, tāpēc viņi negrib. Viņiem nav tāds maldīgs tikai priekšstats un minējumi. Viņi skaidri redz, kā tur notiek. Viņi varbūt ir pārāk tuvu. Jā, viņi to visu redzējuši, tāpēc viņi negrib. Jā. Un tad man liekas, ka tur tomēr ir tāda kaut kāda spītēšanās un atsacīšanās ieraudzīt vai noticēt, vai tās tendences kāds ir un ka tomēr ir kaut kas jādomā. Par tās pašvaldības, kurām iet labāk, tām, protams,
piemēram, ja Valmieras novadā, viņiem skolēnu skaits, piemēram, palielinās, ja, jo tur tomēr ir ekonomiskā izaugsme, un tur ir tāda iekšējā migrācija notiek, un tie cilvēki brauc strādāt uz Valmieras novadu. Tā, ka tur, protams, ar tādu attīstību jau viņi to risina. Bet, arī, es domāju, arī šajā ziņā tomēr gan tā pašvaldība attieksme atšķiras un tur arī noslāņojās, protams, kuras pašvaldības ar izaugsmi jau vilina vienkārši arī tos iedzīvotājus no apkārtnēm braukt tur un dzīvot, un kur ir cerības kaut kādas uz kaut ko, droši vien savā ziņā kaut kādā mērā arī nepamatotas cerības. Jā, es domāju, ka reāli skatoties uz to, kā šobrīd jau iet ar pašvaldību budžetiem, un mums jau par to arī ir bijuši iepriekš raksti, ir joprojām pašvaldības, kas ir pārāk mazas, kas nespēj finansēt visas tās savas vajadzības. Es domāju, ka arī mums tā pašvaldība izlīdzināšanas fonda sistēma, kur tā kā šie bagātākie centri tiek noslaukti un nauda tiek dota mazāk attīstītām vietām, kuras īstenībā vairs nav ieinteresētas pašas attīstīties, viņas nav ieinteresētas kļūt par maksātāju, par donoru, viņas ieinteresētas bišķi pieredzēt un tad visus tos labumus piedāvāt cilvēkiem uz Rīgas, Pierīgas rēķina. Man liekas, šis tiešām ir jāpārskata un iespējams būs arī kādi vēl citi risinājumi jāmeklē, lai tās pašvaldības administratīvi pārdalītu, vēl kaut kā efektivizētu. Bet man šķiet, ka tas, ko noteikti vajadzētu domāt, ir kā tad to cilvēku piederību un caurskatāmību, kas notiek tavā tuvākajā apkārtnē, pagastā, ka to tiešām jāiedzīvina kaut kādi reāli risinājumi, piemēram, tās iedzīvotāju padomas liekas laba lieta, ja vien tas patiešām notiktu. Un tur jau, man liekas, nevajag nekādu ķīniešu ābeci, tur vienkārši jāparedz, ka ir kaut kāds noteikts budžets, kur tiešām šo naudu, ko cilvēki ierosina, tām idejām arī var atvēlēt, lai būtu tā sajūta, ka tev ir jēga kaut ko ierosināt, un ka tu nevis padodies tur un vairs neiet balsot, ja? Bet, ka tu redzi, ka tā pašvaldība tomēr turpina rūpēties un ir arvien vairāk kaut kādus lielākus projektu iespējas. Un arī tas, ko tu stāstīji, man ļoti iedvesmoja tas, ko tu teici par to aizkraukas piemēru, ja, ka ir jādara darbs deputātiem. Viņiem nav jāsēž tikai savā kabinetā, ja, bet ir jābrauc, jārunā ar cilvēkiem. Un varbūt, ka pienāks brīdis, kad varēs arī ne pa tumsu aizbraukt atpakaļ uz mājām, bet pietiks drosmes un būs tik daudz izdarīts un izskaidrots, ka tev nav jāgaida, nezinu, kas tur, no kā viņi baidās no saplūšām olām vai tomātiem. Jā, es ceru, ka tas izdosies. Labi, noteikti, ka mēs pie šiem te dažādajiem novadu reformas aspektiem atgriezīsimies. Mums to nāksies darīt, es jau pieminēju to slimnīcu tīklu sakārtošanu, to pašu izglītību, tās būs problēmas, kas būs diezgan steidzami jārisina. Bet šobrīd liksim punktu. Paldies tev, Ieva, par šo sarunu un par tavu pētījumu. Paldies tev, Nelija, arī. Jā, un visiem, kas vēlas sīkāk uzzināt par novadu reformas rezultātiem, es iesaku uzmeklēt internetā un izlasīt Ievas rakstu, jo tas ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu, un tāpēc ir pieejams IRLV ikvienam bez maksas. Paldies Evelīnai Paulai Vāverei par labskanību, un paldies visiem klausītājiem par uzmanību. Tiekamies atkal drīzumā ir raidījumrakstos, kas pateicoties tieši jūsu interesei ir starp klausītākajiem Latvijā. Visu labu!